Labdien, mani sauc Estere Kusiņa. Es mācos Dīnājas pamatskolā 9. klasē un darbojos folkloras kopā Dignoņi. Vai gribat dzirdēt, kā izveseļojās bagātā vīra dēls? Nu tad klausieties! Indiešu tautas pasaka, pērtiķis un klieka. Reiz kādam bagātam vīram bija viens vienīgs dēls, kurš ļoti smagi saslima, un, kad tas izveseļojās, tas palika mērs, nerunāja, nesmējās. Bagātais vīrs visiem prasīja palīdzību, bet neviens nezināja, kā lai viņam palīdzot. Kādā dienā bagātā vīra mājās ieradās dziednieks. Arī tam viņš prasīja palīdzību. Dziednieks teicis tā: izved savu dēlu ārā, viņam mājās nav garlaicīgi. Izved ārā kaut vai iebraucamajā ceļā. Bagātais vīrs tā arī darīja. Dēls nosēdēja vairākas dienas, bet kā mēms, tā mēms. Kādā rītā iebrauca jauni ceļotāji, kas noierēja kādu blakus māju, un mājas saimniekam iedeva naudu, lai nopērkot vistu un to pagatavojot viņiem. Saimnieks nu steidzās uz tirgu, atnācis atpakaļ, nosēdās netālu no koka un sāka apstrādāt vistu. Blakus viņam sēdēja pērtiķis. Apstrādājot vistu, tas atcerējās, ka esot ko aizmirsis tirgu, tāpēc steidzās atpakaļ uz tirgu. Bet pērtiķim lika pieskatīt vistu. Bet te no kurienes uzritās klieka. Tā paķēra vistu un laidās augšā. Pērtiķis nezināja, ko iesākt. Viņam nav spārna, lai dzītos pakaļ. Tas pacēla savas spalvainās rokas augšā un tās sāka klibināt. Bet kā klija prom, tā prom. Pērtiķis ilgi nedomāja. Tas paņēma vistas spalvas, aplika ap sevi un iegulās bļodā. Pēc neilga laika jau cita klija klāt. Tā nepaspēja pērtiķim pieskarties, ka tas to kliju jau sagrāba un apstrādāja kā vistu. Saimnieks atnācis mājās, jau pamanīja, ka bļodā stāv kāds cits puķis, nevis vista. Tas taisījās pērtiķa slānī, bet tad kāds no malas iesaucās. Tas bija bagātā vīra dēls. Tas visu bija redzējis un izskaidroja viņam, kas bija noticis. Un par to dikti smējās. Tajā pašā laikā garām gāja bagātais vīrs. Tas redzēja, ka viņa tēvs runā un smejas, bija tik priecīgs, kad savam dēlam nopirka to pērtiķi. Un tā arī bagātā vīra dēls izveseļojās. Anekdote. Zoodārza uzraksts. Lūdzu, nemetiet banānus delfīnu baseinā. Pirmkārt, delfīni neēd banānus. Otrkārt, izsalkuši pērtiķiem skrien pakaļ un slīkst. Paldies, ka klausījāties!